Top! Tev šis noderēs, ja dosies uz Tasas salu. Viena no foršākajām pieredzēm bija paņemt nomā šo Suzuki Jimny uz vienu dienu, lai izbraukātu vietas, kurās ar parasto mašīnu nonākt nesanāk. Šis video ir par ceļu uz augstāko punktu Tasas salā, Ipsarion kalns, 1204 metri virs jūras līmeņa. Šeit ir spilgts piemērs ar to, cik līdzens bija ceļš. Mēs laikam gandrīz atbraucām. Patika arī tas, ka braucot vienlaikus arī baudi skatus. Dažkārt gribās piestāt, lai tvert kādu skaistu bildi vai video. Daudzi turisti dodas uz šo kalnu grupu ekskursijās ar tādiem pašiem auto. Taču, manuprāt, ja nav bail no bezceļiem un nedaudz nervu kutelīga brauciena, paņemt džipiņu nomā ir interesantāk. Skats no kalna bija, kā saka, breathtaking. Visa Tasas sala ir pārredzama no Ipsarion kalna. Pēc emocijām pilna tripiņa bijām kārtīgi izbadējušies un devāmies uz vietējo tavernu, kur arī gardi paēdām lielopu steiku ar piedevām. Runājot par izmaksām, Suzuki Jimny noma uz dienu izmaksāja 70 eiro un tavernā paēdām uz 35 eiro. Piesako, lai uzzinātu vēl ko foršu par Tasas salu. Visi, čau!